Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šodien apskatīsim tēmu, kā lūgt kopīgās lūgšanās. Kā mēs zinām, bērni nepiedzimst ar labām manierēm. Viņi ir jāmāc, kā pateikt paldies, lūdzu, atvainojiet. Tāpatās arī mums, kas esam kristieši, ir jāmācās labas manieres, kā lūgt kopīgās lūgšanās. Un šoreiz es gribu apskatīt šo tēmu, lai mēs varam progresēt, lai mūsu lūgšana grupas un lūgšana sapulces būtu daudz efektīvāks un būtu tajās patīkamāk un ka mēs tajās neaizmigtu. Dieva griba ir, lai mēs nākam kopā, brāļi un māsas, un mēs kopīgi lūdzam, kopā pavadam laiku un esam sadraudzībā. Bet mums ir jāiemācās arī, kā mums ir uzvesties. Nevienmēr mēs to zinām, nevienmēr par to ir runāts, nevienmēr par to ir mācīts. Un šoreiz es gribu pievērst mazliet tam uzmanību, lai mūsu lūgšanas sapulces būtu efektīvāks, lai mūsu lūgšanas sapulces būtu daudz raitāks, lai atraisītāks. Un ne tikai Dievs varētu tās dzirdēt, bet arī citi varētu tās dzirdēt, lūgšanas varētu dzirdēt. Pirmais nosacījums ir, jo mēs esam lielāka grupa lūgšanās, jo lūgšanām ir jābūt daudz īsākām, jo garāks lūgšanas, jo mēs varam pazaudēt to domu gājienu, kas ir bijis. Un jo vairāk cilvēki, cilvēki, kas ilgāk lūdz, nebūs iespēja citiem lūgt. Un citi var arī nelūgt, jo viņiem nav šī lūgšana dāvana tik ļoti attīstīta. Tāpēc, jo vairāk mēs esam lūgšanas sapulcēs, jo maz īsākām ir jābūt šīm lūgšanām. Jo, ja ir no 6 līdz 12 cilvēkiem, tad ieteicams lūgt minūti līdz 2 minūtēm. Tā kā, lai visiem pietikt laika un lai visi varētu lūgt. Otrā lieta ir lūdzu pietiekami skaļi. Jo kas notiek? Mēs lūdzam Dievu un reizēm mēs lūdzam ar noliektu galvu un tā skaņa iet lejā. Un dažkārt tie, kas ir apkārt, nedzird to, ko jūs lūdzat, un tāpēc varbūt mēģini pacelt mazliet balsi, mazliet skaļāk. Jo skaļāk tu lūgsi, jo lūgšanas būs daudz raitāks, daudz dzīvāks, deksmīgāks, un tev nav vienmēr jānoliec galva lūdzot. Tu vari lūgt arī paceļot galvu. Un tad, kad tu pacelsi to galvu, tavu skaņu nāk vairāk uz ārpus. Un arī, jā, protams, tu teiksi, jā, bet es jau lūdzu Dievu. Protams, tu lūdzu Dievu. Bet, lai mēs pievienotos arī lūgšanām, to, ko tu lūdz, mums ir jādzird to, ko tu lūdz. Tad, kad tu lūdz mājās, tu esi viens pats, tu vari lūgt tādā skaļumā, tā kā tu vēlies. Bet tad, kad mēs esam lūgšanas sapulcēs, un tad, kad tu lūdz balsī, ja, skaļi, tad ieteicams lūgt, lai citi var to dzirdēt. Tad es domāju, tu esi dzirdējis lūgšanas sapulces, kur cilvēki lūdzu ļoti klusu, tev liekas tās garlaicīgi, tu nemaz nedzirdi, ko viņi lūdz, un tu neiesaisties šajās lūgšanās. Trešais punkts ir, tad, kad tu esi lūgšanas sapulcēs, neaizmiedz. Kā jūs zināt, atcerieties notikumu, tas var būt smieklīgi, ja? Kad viņi lūdz visu nakti, un jauneklis nokrit no loga, jo viņš aizmiga. Tāpēc esi modrīgs un neaizmiedz. Ir cilvēki, kam ir kas var ļoti ātri aizmigt, vienalga vai viņš apsēžās, aizer acis. Viena metode ir, ka tu turi acis vaļā lūgšana laikā, otrs, ka tu stāv kājās lūgšana laikā, vai tu staigā lūgšana laikā. Tomēr skaties, kā tas ir pieņemts jūsu lūgšanu grupā, bet neaizmiedz un nesāc arī krākt, tas būtu ļoti smieklīgi. Nākamais punkts ir centies būt aktīvs un iesaistīties lūgšanās. Reizēm tad, kad citi lūdz, tu vari vienkārši teikt āmen vai jā.
lai paustu to savu atbalstu lūkšanai, lai lūgtu kopā ar viņu un neļautu savām domām iet dažādās lietās. Tāpēc lūdzu kopā ar citu, klausies to, ko viņš lūdz, un seko līdz šīm lūkšanām un atbalsta viņu lūkšanā, jo ieliec savu sirdenī tanī visā, jo kur 2 un 3 brāļi lūdz kopā, tur Dievs ir viņu vidū un viņu lūkšanas tiks uzklausīts. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs iesaistamies ne tikai esam ar savu klātbūtni, bet esam arī ar savām domām, ar savu lūkšanu, atbalstam citus brāļus, māsas lūkšanā un arī ar savu sirdi. Nākamā tēma, ko es esmu izvēlējusies, lai tu paliec pie vienas tēmas, vai tev ir gadījies, kad cilvēki savā sarunās maina tēmas kā bumbiņas, ja? Kas atsitās pret galdu, un tu nesaproti, un ļoti grūti tādām lūkšanām ir sekot līdzi. Tāpēc iesaku tev vairāk kādu minūti vai kādu laiku turēties pie vienas un tās pašas tēmas lūkšanā, nemainīt tēmas visu laiku, ja? Paliec pie vienas tēmas lūkšanā. Vēl kāds svarīgs punkts ir, ka mēs pieturamies pie lūkšanām. Ja kāds ir lūdzis, piemēram par valsti, mēs nesāksim, kas nākamais sāk lūkšanu, pievienojies šai mazliet lūkšanai, iesaist kādu vārdu. Jā, es pievienojos šai lūkšanai, es pateicos Dievam par mūsu valsti, un tad sāc kāda cita tēma. Vienkārši lūkšana, tā ir saruna. Un mēs sarunu tā kā nesašķeļam. Mēs atbalstam, mēs turpinām šo sarunu ar Dievu. Tā kā svarīgi ir turpināt šo lūkšanu, to, ko kāds jau ir iesācis, ja? Un turpini pievienojies tai tēmai, un tad sāc kādu citu tēmu, ja? Jo tas būs tāds turpinājums, un tad vieglāk ir sekot līdz tie, kas citi klausās. Tad, kad tu lūdz, ieklausies, ko citi lūdz, un ieklausies to, ko tu lūdz, un ieklausies to, ko Dievs runā uz tevi šo lūkšanu laikā. Un tas ir svarīgi, ka tu vari dzirdēt to, ko Dievs saka, un ko Dievs var tev likt, lai tu lūdz par to, vai ko Dievs tev runā par šo tēmu, vai kādu atklāsmu, vai kādu vīziju, ka tu vari pēc tam padalīties. Un tāpēc ir svarīgi, ka tu klausies, ka tu esi aktīvs to, ko citi lūdz, bet arī to, ko Dievs saka par to lūkšanas laikā. Vēl viena svarīga lieta ir, ka tu iegādājies kādu maziņu blociņu un ka tu pieraksti to, ko Dievs saka šajos lūkšanu brīžos, šajos lūkšanu laikos vai par ko citi lūdz. Ja tev liekas kāda tēma ļoti svarīga, pieraksti to savā blociņā, pieraksti to, ko Dievs tev saka. Dievs tev var dot kāds atklāsums, Dievs tev var runāt kāds bībeles pants uz tevi vai arī caur citiem brāļiem māsām. Esi aktīvs un pieraksti. Lūkšana grupa, lūkšana sapulces nav pasīvs. Lūkšana sapulces ir aktīva un tas, lai tas būtu tāds dzenuls un būtu tāda aktīva darbība, tā nav tikai pasīva. Lūkšana nav pasīva, lūkšana ir aktīva un lūkšanā ir jāiesaistās dažādos veidos. Viens no tām ir lūkšana blociņš, kur tu vari pierakstīt arī tavas pašas lūkšanas, par ko tev lūgt. Varbūt, ka tieši lūkšana laikā sapulcē Dievs tev dod, par ko vajadzētu lūgt, vai par kuru jūs neesat vienojušies, par ko lūgt. Tāpēc pieraksti arī to, ko tu vēlies lūgt. Nākamais punkts ir, ka daudzi lūdz skaļi, bet ir arī daudz, kas lūdz klusām pie sevis. Un es gribu tevi iedrošināt, ja tu nekad neesi lūdz skaļi lūkšanas sapulcē, viens no veidiem, kā sākt lūgt, ir, ka tu pieraksti savu lūkšanu šajā lūkšanu blociņā, un tu vari to nolasīt. Tas ir varbūt sākums, lai tu sāktu lūgt skaļi lūkšanas sapulcē. Es zinu, ka daudz lūdz brīnišķīgas lūkšanas
un māku lūgt un izsakās daļrunīgi, bet ne tas ir svarīgi. Svarīgi tas, kas nāk no tavas sirds un tas, ko tu gribi arī pateikt. Tā varbūt nebūs perfekta lūkšana pirmā, ja? Bet tā būs lūkšana to, ko tu vēlies pateikt, to, ko tu vēlies izteikt Dievam. Un tāpēc, ja tev ir grūti lūgt, sāc ar pierakstītām lūkšanām un nolasi tās lūkšanas sapulcē. Tas ir pirmais mazais solīts, to, ko tu vari sākt lūgt, un tas ir iedrošinājums arī nebaidīties lūgt, un tas ir maziņš iedrošinājums tev, lai sākt lūgt skaļi. Protams, nākamreiz pierakst vairākus teikumus, ko tu vari sākt lūgt, un pamazām tev nāks tie vārdi, ko tu vari lūgt skaļi. Vēl viens punkts, ko es gribu pieminēt, ir, jo mēs esam lielā grupa, nelūdz par personiskām vajadzībām vai par tādiem cilvēkiem, ko citi nepazīst, un viņiem varbūt nav sirds par to lūgt. Ja? Par personiskām vajadzībām tā varbūt ir vairāk mājas grupa, tā varbūt ir mazāk grupa, kur mēs lūdzam, ja? par kādu par artrītu manai vecmāmiņai, varbūt, ka tas nav tik aktuāli visiem, ja? Jo mazāk grupiņa, tad mēs varam lūgt vairāk par tā tieši ir grupa, lai mēs lūgt par šīm personiskām vajadzībām. Jo lielā grupa, jo mēs vairāk lūdzam par tādām lielākām lietām, aktuālākām lietām, un tāpēc ir jāizvērtē, vai šī lūkšana ir attiecīga pret šīs grupas, ja? Un vēl viena lieta, ka es gribu tev pieminēt, kad tad, kad jūs lūdzat divatā, tad nav laika ierobežojums, cik ilgi tev būtu jālūdz, bet lūkšanai ir jābūt tādai tekošai, kā sarunai, kas pārmaina viens otru, ja? Nav obligāti, kad viens nolūdz un tikai pēc tam otrs lūdz. Ja? Lūkšanas var būt viena aiz otru, viens pēc otru var lūgt, ja jūs lūdzat divatā. Tas ir tā, ka Dievs jūs iedvesmo, Dievs jums inspirē, kā lūgt, un tāpēc ņem laiku gan divatā, ņem laiku gan kopīgās lūkšanās, un gan arī individuāli, protams. Tad, kad tu lūdz, piedomā, ko tu lūdz, un neaprunā un netenko savās lūkšanās, jo Dievs zina visas lietas, un mums nav jāstāst citiem par to, kā cits uzvedās un kultūru, vai kā viņš runā. Netenko par citiem un neaprunā citus. Tā nebūtu laba lūkšanas veids. Un tad, kad tu lūdz, tad nesludini, jo šis nav moments, mirklis, lai mēs sludinātu. Ir dažādi veidi šīs lūkšanas, ja? Bet lūkšanas veids, lai sludinātu citiem, tas nav īstais brīdis, lai to darītu. To var darīt pēc tam. Es gribu atgādināt, ka tas ir svētīgi, ka mēs kopā lūdzam brāļu un māsu, un noteikti apmeklē lūkšanas sapulces, vai tās ir lielākas vai mazākas, jo kur brāļi un māsa nāk kopā, tā ir kā svaigi eļļa, kas pilno Ārona bārdas. Ja? Un tas ir svētīgi, ka mēs nākam kopā, ka mēs nākam un iedrošinām viens otru ar savām lūkšanām, paceļam mūsu brāļus un māsu. Man bijuši tik ļoti skaisti brīži, kad es nāku kopā un mēs kopā lūdzam rīt lūkšanās un arī vakar lūkšanās vai nakts lūkšanas sapulcēs. Un tas vienmēr ir bijis ļoti svētīgs laiks un tas ceļ tavu dvēseli, tas ceļ tavu garu, tas stiprina tavu iekšējo cilvēku, tas tev iedrošina, tas atnes rezultāts, tas dod tiešām to, ko Dievs darbojās, un kad mums ir kopīgs sirds un kopīga lūkšanas laiks brāļiem un māsām, un tāpēc aicinu tev pārskatīt šo video un pierakstīt šos punktus, lai tu to tomēr ievēro, lai šīs lūkšanas sapulces būtu daudz efektīvāks. Un es tev pateicos, ka noskatījies šo video līdz galam, un es tev saku, tiekamies drīz un esi lūkšanās.